Manā rīcībā šādas informācijas nav. Baložas sūkņu stacija tā ir Rīgas ūdens bijušais objekts, kuru 2009. gadā kas bija iznomāts jau aprīlī Baložas komunālajai saimniecībai. Tad, kad mēs izveidojos novadu, sākām šeit strādāt, tad jau tā informācija, tā ir mums šāds objekts, skatāmies, ko viņi darīja. Tikāmies ar Rīgas ūdeni, jums viņu vajag, ne, mums viņu nevajag. Tad varbūt varam viņu nopērkt, pašvaldību nopērkt. Mums viņš var noderēt vai tur Eiropas projektu realizāciju, vai vispār kā attīstīt bāzi, jo pašvaldībai zemes īpašumi ir maz. Tur viņš atrodas diezgan uz lielu teritoriju, uz 1,5 hektāru, kas pašvaldībai varētu būt kā interesanti. Gan kā atpūtas daļa, tur ir laukums, kur varētu izveidot pie parka, gan tā ražošanas bāze. Vai dažas vecās ēkas, kas ir nākotnē nojaucams. Un mēs piedalījāmies izsolē un 2010. gadā nopirkām. Sākuma vērtējums tur bija 16 000 tam objektam. Nopirkām gan mēs viņu, man liekas, ka reizes 2,5 vairāk. Neceros precīzi, ap 40 000 samaksājām izsolē, jo bija pieteikušies vairāk pretendenti. Un Baložas komunālā saimniecība tur palika kā apsaimniekotājs, kā uzraugs par šo objektu pagaidām, jo zeme pieder valstī, mēs kārtojam jautājumu ar valsts nekustamā īpašuma aģentūru, lai iegūtu zemi pašvaldības īpašumā, un tad, kad tā zeme un vēks būs pilnībā īpašumā, tad sāksim skatīties, ko tur visu to pareizāk darīt. Šobrīd Baložas komunālā saimniecība, tad, kad viņiem bija nomā sakopa teritoriju, iztīrīja un nodeva tur metāla lūžņus, ir pavadzīmes un kaut kādi ir ieņemts 1000 lapu savā laikā, tas ir 9. gadā un 10. gadā ir nodotas divas kravas ar lūžņiem. Tad bija 2009. gadā, kad mēs gatavojamies šo objektu pirkt, mēs viņu apsekojām komisiju. Tagad komisija 12. gadā apsekojas un nekādu informāciju par to, ka tur kaut kas būtu izlaupīts vai nozakts, izņemot to, ka ir savākt vecie lūžņi nodot nekā nav.